Šādi viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kazas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atkarēja vai ne. Nu ko, sveiki visiem skatītājiem un klausītājiem. Ir 4. augusts un mēs ar ģimeni, reku viņi tur stāv, izlēmām doties kārtējā ceļojumā. Šoreiz ceļojums mums būs uz Grieķiju. Aizdosim pasīties Atēnas un vēl visur citur. Tā kā piesakojiet, neaizmirstiet uz tā zvaniņu uzspiest, lai jums nāk paziņojumi. Un es domāju, ka būs forši video. Please proceed for an immediate boarding to the gates. Atgādinājums atnāca. Vai neaizmirst? Nu ko, ieturam mazliet maltīti. Uzveidīsim brokastis, no rīta nepaspējām. Bija baigā graisa. Visi bērni laimīgi. Erika pārvarējusi savus paniskās lielās bailes lidojot. Un tagad ir ļoti mierīgi. Aizdomīgi mierīgi. Nezinu, kas tur izšaus vēl ārā, bet izskatās, ka būs ok. Nu neko, tad iedzer kapučīno, uzēdam omletīti. Bet par ko atšķirās šis brauciens? Bērniem tika izstāstīts visu ceļojuma plāns jau sākotnēji. Ko iepriekš nedarījām? Jā, mēs bērniem izstāstījām visu plānu, lai viņiem apmēram saprašanu. Esam veiksmīgi piezemējušies Austrijā, Vīnē. Mums ir šoreiz lidošana pārsēšanos. Un kaut kādi čaļi Erikai tur. Erika sēdēja veiksmīgi starp 2 jauniešiem. Nē, otrs nebija jaunietis, tas bija vienkārši vīrietis. Kāda atšķirība starp pirmo lidojumu un tagad lidojumu. Jā, bet tagad vēl būs interesantāk. Māma sēdēja vienu rindu tā kā attālumā. Tagad Erika sēdēs viena pati priekšā. Ko viņi tur darīs, mēs nezinām. Mēs visi sēdēsim aizmugurē. Kā mums gāja, Alis? Mums gāja izcili. To jūs redzējāt. Tā kā tā. Nu neko, turpināsim lidojumu, un tad jau būs baigais šitas te challenge atrast automašīnu. Bet gan jau izdosies. Apmēram es zinu, kur viņi atrodas Grieķijā. Tā kā tā kaut kā. Kas ir kārtas? Nu ko, kavējās lidmašīna, tāpēc arī bišķīt nokavējām kāru rentā. Mēs rentējam šādā rentā mašīnu. Bet viss kārtībā, mums iedos vienkārši citu mašīnu, tā ir jau prom. Būs Nissan Micra. Cerams, ka visi ielīdīsim.
varēsim aizbraukt. Pagaidām šeit ļoti karsts nav. Foršs vējiņš. Rekvija foršā mašīna ir šī te. Nu, ar tādu arī brauksim. Ko te? Jums tur pūša aizmugurē? Ir jums pūša, kā es ir? Ir labi? Mēs gribam dzīvoklī domazgāties. Bet vietas taču ir jums? Lampas deg mašīnai. Automātiski neslēdzās. Kā viņš ieslēdzas par? Iesper pa lampu un degs. Jā, lampām taču nepilns. Jā, viņiem vispār nedeg gaismas. Viņiem Reku slēdzas. Viņiem nav gaismas. Redzi? Viņiem nav gaismas. Nav, kad ir svētdien, nav sapratsi. Jā, es iemācīšu braukt to. Plus bāka arī jādod apakaļ, tā viņš teica. Uz apsties, cik ir bākus filmēt. Tik daudz ir arī jādod apakaļ. Nobraukums 78 000. Tik cik Škodai, bet viņi izstāsta kudā briesmīgāk. Ārprāts, kā viņi ir apjāta tā mašīna. Bet labi. Kura gada mašīna? Es taču nezinu, dokumentus kaut viens ir. Es domāju, ka tādu nevajag. Nu, ko lai jums saka? Pozitīvā ziņa. Ir kondicionieris. Ir auto un ir ar kondicionieru. Vēl viena pozitīva ziņa. Perfekti ielīd visas mākslas vispār bez domāšanas. Par ko es biju tā kā sašuts, kaut gan aizmugurē vietas ir vēl. Labi, ka nav kabriolets. Nav kabriolets, jā. Bet, nu... Viņiem visi ar tādām brauc. Viņi visi ar tādām brauc. Diemžēl viņi visi ar tādām brauc, jā. Paskaties, kādas tās mašīnas. Nu, bet siltajā zemēs viņiem ir po. Viņi ir tur apskrāpētā mašīna nav. Viņi ir pilnīgi vienalga. Labi, mums nebūs nekas jāmaksā, ja kaut ko izdarīs, nepamanīs starp visām pārējām skrambām. Es domāju, te būs grūti pamanīt. Nu, kaut kā tā. Nē, nu, visā visumā. Nu, esam Atēnās. Mēs esam atlidojuši, mēs tagad braucam uz dzīvoklīt. Līdz dzīvoklim jābrauc 34 minūtes. 8:30 būsim tur. Nedaudz uz nomu mēs atbraucām ar Mēs uz nomu atbraucām nedaudz ar līgumu, atbraucām ar autobusu un atbraucām ar šito te, kā viņi saucās, taksometru, tāpēc, kad es nezināju, kad ir šatls, un šatls ir busiņš, ar ko viņi atved līdz autonomai. Nu, labi, sīkums. Tas ir sīkums. Tas nebija norādīts? Nu, nebija baigi īsti norādīts, tāpēc arī Alis tik daudz vietas, tā tur ir aizmugurē, ka es pastāvu. Viņai taču ir vietas. Tad jau nemaz tā mašīna nav tik maza. Pagriezieties pa kreisi. Labi, kondicionieris. Tev tādu vajadzēja. Es drīkstu braukt? Jā, es drīkstu braukt. Man taču ir. Pagriezieties pa kreisi. Stop. Es gribu zaļais. Ko tu mirgo? Ko nozīmē te dzeltenē? Es nezinu, ko nozīmē dzeltenē. Es domāju, ka mēs arī nekad neuzzināsim. Neviens jau tā Pagriezieties pa labi. Tas ir perfekti. O, liķen. Visu laiku. Tas ir ličeni. Liķen. Ha? Arī, ja kaut ko nepareizi, tad neviens neskatīsies. Mēs esam vietējie. Erika, tev tur pilnīgi taisnība. Kurš teica, ka Rīgā ir sūdīgs ceļš? Tā kā nevajag, ja? Mēs ar Eriku šodien mēs varam būt pilnīgi Pazies, loši. kāds ir asfalts ar visu to, ka viņiem nav ziema? Perfekts. Nav. Un man Labi. tāda sajūta, tiem, kuriem ir mazākas mašīnas, vecākas, tie ir sliktākajos ceļus. Un brauc lētāk. Izskatījās. Nu jā. Tā, es redzēju. Bišķi uz kājām jāpadošu. O jā. Labi. Būs tiešais, tad, kad pārēdīsim. Sekojiet līdzi, vajadzētu būt ļoti interesanti video. Viņi man teica, laimīga programma. Programma. 2,80. 2,80. Tas būs krietni ātrāk nekā braukt pa tām mazajām ieliņām. Tā. Sāksim krāt čekus. Šeikus man jau vesela kaudze ir nesakrāto. Ēdnīcās jau es neņēmu, bet es Un zinu. mēs pierakstīsim šobrīd, kamēr neaizmirst. Jā.
kamerā izskatās normāli tā mašīna. Jau viedi, ja? Jā. Tā mēs tam sākam ieejam istabiņās un tad atnācam pēc mātām, ja? Mums ir atšķirīgs. Kāda man spēlīt? Man arī ir atšķirīgs. Te vēl. Erika man neļauj. Ejam. Pašai vajag ielādēt. Kāpēc tu čīksti tā? Tātad mums tam āmuļu šitas. Pretī, vai ne? Pretī jums ir 205. Ko es tev? Vaļā jau. Man. Mums tam āmuļu šitās. Te ir diezgan tāds. Tāpēc, kad ir pa dienu aiztaisīt ciet, lai nenāk karstums. Nav konstants iestāsts tikai iestāsts. Jā. Kā šitas te taisās vaļā? Šitā vienkārši. Es te grib ielausties. Re? Ei, tā kā tev. Mums klājās galviņš. Reku mēs kalnu redzam, mašīnu. Te arī kaimiņi. Nu, vieta taču brīnišķīgi, ne? Nu, ejam, skatīties, jūs esat. Kas jums nebūs? Pretējās durvīs 209. Paštais kādu pašas sarunā aiztais durvis tev. Mašīna aizslēdz, mans mums logās. Jā. Jums ir tāda pati, pasies, kā jums vulta. Jums ir lielāks teļuks. Es neredzēju, ka tu vispār ir. Jā. Apa, kas tas ir? Te mums ir Skapis. Wow. Tu skaties. Parād, kas ir ārā. Mums ir kaut kāda iesvērt apmīdēļ. Pat... Re, kāds jums ir skats uz... Viņiem te ir radiatori. Jums ir skats. Uz pagalmu, uz atkritumiem. Mēs skatāmies augšā. Mēs uz zemē neskatāmies. Atkritumi. Kurš? Evo, te ir skapis, neskrien visu. Kā viņiem ir? Uz atkritumiem. Aiztaisam ciet, lai nenāk siltums, lai atdziest. Kāpēc viņiem te ir radiatori? Redz, ka bija ūdens. Paši. Alvis iegāja toltē? Labi, ejam pēc mantām. Kas ir šis? Erika? Evo, kas ir šis? Grafiks ir. Breakfast. 5 eiro maksā? Par ko? Tev ir iekļauts pusdienas vai nav brokasts? Kur ir breakfast? Es taču nezinu, kāds saprīt. 5 eiro. Tur ir. Mans nolēs, visu to iekārtoja. Tur dzīvo. Atslēga ārā palikās. Šeit. Kādas? Tev beigsies 27% jēgas montām. Mēs atradīsim koferus. Un viss? Mums arī ir ūdens. Jā. Zini, ko Erika teica? Viņa beidzot priecājās, kad ir silts vakars. Es gribēšu redzēt, kā tu priecāsies rīt pa dienu. Pa dienu, es nezinu, es runāju pa Mēs pa dienu būsim Runā? Es gan viņš gribēju jau pateikt. garšo pēc kā. Garšo pēc kādas pupiem. Kā tu zini, kā garšo? Pagaršo. Tu sapratīsi, pa ko es runāju. Tu esi ēdus kādas pupus? Es jā. Kāpēc? Es viņus slūdzu. Nu, es arī, bet ne jau. Ļoti garšīgs kazas siers. Tie ir grieķu salāti. Mēs tā bišķīt pasūtījām šo to, pēc tam redzēsiet. Kaudze. Mums ēst. Reku es te lielopiņu pasūtīju, reku nedaudz pasūtīju vistiņu. Vēl bišķīt vistiņu, te ir frī kartupeļi. Te ir maizīte, te ir salātiņi. Nu, principā. Gribam ēst. Ko? Mēs viņus apēdīšam. Mierīgi. Mierīgi. Ej, liku labu. Ķeries klātavas.
Un nu ko, fantastisks restorāns, nenormāli garšīgi. Džekiņš tev uz vietas reku gatavo cepu. Ot, šeit Džekiņš gatavo cepu uzreiz uz vietas, ja? Te ir tāds siltiņu baseins, reku tāds meitenes ieraudzīja. Fantastisks garšīgi. Meitenes, sakiet, kā bija? Erika teica, ka garšo dzīvi, tikko skrēja. Erikai garšoja tā, ka tikko skrēja, bet tiešām lielops bija super. Kas vēl bija super? Vista bija super. Siers pēc kādas pupiem garšoja. Vispār fantastiski. Tiešām mums restorānā ieteica, ka jānāk šeien, kad grieķu tradicionālais ēdiens. Šeit tiešām sēž reāli vietēji iedzīvotāji. Fantastiski. Fantastiski. Tā kā es atstāšu lokācijā šito krodziņu. Nu, viesnīca arī droši vien, ka iemetīšu, ja? Ļoti, ļoti garšīgi. Tā kā tā. Nu neko, rītā jaundiena. Mēs vēl šodien iespējams iesim basēnā nopeldēties, tad es arī kaut ko iespējams uzfilmēšu. Nu redzēsim, ja būs lusta. Tā kā atā visiem.